Ir tāda iespēja. Jā, čau, labvakar visiem! Jā, tātad šis pasākums, jeb sanākšana šeit Zoom formātā šovakar ir tādēļ, lai visiem mūsu klientiem, kas šobrīd attīra organismu, vai tas ir toksīnu izvadīšanas programma, vai antiparasitārais kurs, vai kolovāda, vai šūnu barošana, neatkarīgi no tā, kurā programmā šobrīd cilvēks ir. Vienkārši, lai mēs varam satikties un izrunāt svarīgo, kas ir šie jautājumi, kas ceļās organisma attīrīšanās laikā. Varbūt kādam kaut kas nav skaidrs. Un es parasti saviem klientiem saku, ja kaut kas nav skaidrs, kaut vai 10, kaut vai 100 reizes, lūdzu, prasiet kaut vai vienu un to pašu jautājumu vairākas reizes, lai ir 100% skaidrs, kā ko darīt, kā rīkoties kādās situācijās, jo tāpēc arī veselības treneri ir domāti. Izmantojiet uz 100%, uzdodiet savus jautājumus, puriniet savus trenerus, kamēr dabūnat atbildes tik tālu, ka jums viss ir skaidrs un liekas, ka, nē, tagad es visu zinu un es visu varu darīt, ja? Lūk, un bieži vien ir dažādi gadījumi, kad cilvēki vienkārši kaut ko nav izlasījuši, kaut ko nav dzirdējuši, bail pajautāt, piemēram, negribās traucēt, izskatās, ka tas treneris varbūt tāds dikti aizņemts ir, ja? Tā ir viņa problēma, kad varbūt tas cilvēks ir aizņemts. Jūsu uzdevums ir izmantot savu konsultantu tik tālu, ka jūs dabūnat visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai pēc iespējas veiksmīgāk notiktu organisma attīrīšana, nebaidoties par to, ka viņam tur nebūs laiks un tā tālāk. Ja? Tā kā izmantojiet visus resursus. Tāpat mums ir ļoti daudz dažādi projekti, informācijas, Zoom ieraksti, veselības lekciju ieraksti. Mēs varam vienmēr piemeklēt jebkuru tēmu, kas jums ir saistoša konkrētajā brīdī. Un tas viss jums ir pieejams bez maksas, tādēļ izmantojiet pa maksimumu, cik vien varat izmantot. Tad šobrīd es mazliet ieskicēšu ātri īsos vārdos, kas ir organisma attīrīšana un kas ir tas, ko mēs saucam par veselības koncepciju, tiem, kas to vēl varbūt ir palaiduši garām. Jo ir cilvēki, kas atnāk tikai uz kaut kādu detoks projektiņu, un viņi reizēm nesadzird to informāciju par veselības koncepciju. Respektīvi, organisma attīrīšana kopumā ir vairāku soļu metode, kas ir izstrādāta jau diezgan daudzus gadus, precīzi es nepateikšu, jo projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās ilgst tiešām jau ļoti daudzus gadus. To ir izdomājusi Vineta Meduņēcka, kas ir korāla mamma Latvijā, kas nodarbojas tātad ar nutricioloģiju, ar klientu konsultēšanu, visas šīs te projekti, programmas un viss, tas ir Latvijā viņas pienesums. Un ar ko tad veselības koncepcija ir tik laba, jo tur ir viss salikts tā, lai organismam secīgi soli pa solim iedotu maksimālo labumu. Tad pirmā mēneša programma ir toksīnu izvadīšanas programma, kas ir detoks vai detoks plus, ko nereti jūsu veselības treneris var kombinēt vēl ar dažiem citiem produktiem, vai grifonie nervu sistēmai, vai skudru koks, ja ir iekaisumi, ja ir sēnīte, bosfēlija, ja ir locītavu problēmas, dažādi produkti pēc vajadzības, ja, balstoties uz katra konkrētā klienta vajadzībām. Ja? Tādēļ nevajag samulst, ja kādam ir cita programma, kādā projektā, ja ne tā kā jums. Tas ir balstoties uz to, kādas ir konkrētajam klientam bijušas vajadzības. Un tas ir normāli. Programmas ir dažādas, katram unikālas. Lūk, bet pamats bāze ir viena. Tātad toksīnu izvadīšanas programma ir tā, kas sagatavo ķermeni nākamai programmai, lai toksiskais sloks ir pēc iespējas mazāks, jo tad, kad mēs attīrīsim jau zarnu traktu no parazītiem, sēnītēm, baktērijām, tā ir slodze jebkurā gadījumā organismam, un šis te papildu atbalsts pirmā programma ir ļoti vēlams, lai otro programmu būtu vieglāk iziet. Tātad otrs solis ir antiparazitārais kurs. Kāpēc tieši antiparazitārais kurs? Jo zarnu trakts arī ir jāsagatavo, lai mēs varētu iet uz nākamo soli, dziļā zarnu trakta attīrīšana, jo nekādā gadījumā nedrīkst badoties, ja cilvēks nav attīrījis organismu no parazītiem, un ja nav to darījis kārtīgi, kas ir Koraļu kluba programma, kur ir gan dzīvais ūdens, gan fermenti klāt, gan labās baktērijas, tad šie te visi produkti programmās ir salikti tā, lai papildinātu viens otru, un šī te kombinācija iedotu maksimāli jaudīgu rezultātu. Tālāk trešais solis ir dziļā zarnu trakta attīrīšana, Kolovada plus, kas ir ar 4 ēšanas dienām, kur riktīgi skrubējam zarnu traktu, vai Kolovada green, Kolovada light, kas ir vieglās versijas, ko mēs varam kombinēt ar vieglu ēdienu. Ja mums ir panika, ka veselības treneris saka, tā tagad neēdīsim 4 dienas,
izpūšam gaisu, pasakam savam trenerim godīgi, nē, klausies, šitam es neesmu gatavs. Treneris piemeklēs maksimāli harmoniskāko programmu, un tāpat var nebūt kola vada. Mums ir vēl citas alternatīvas, ko mēs varam izdomāt. Un vienkārši izpūšam gaisu, pasakam tiešā tekstā, ja, savam trenerim, kam es esmu gatavs, kam es neesmu gatavs, jo viss arī neder visiem, ja, un tas arī ir ok. Katram ir savā ziņā jānobriest līdz šīm te programmām, un arī man ir bijuši gadījumi, kad cilvēks man pirms 2, pirms 3 gadiem raksta, gribu attīrīt organismu, un tad viņš pazūd kaut kur, jo nobīstās, nav gatavs. Tad mentāli arī cilvēkam ir jābūt gatavam šim visam, un tas nedara visiem, būsim reāli, ja. Lūk, un paiet 2, 3 gadi, viņš ir klāt, man tur viss ir tagad slikti, man tur tūs, ka vēl kaut kas, ja pa šiem gadiem ir pasliktinājis veselības stāvoklis, un cilvēks ir sapratis, ka tomēr viņš ir gatavs, un tad mēs uzsākam arī attiecīgi šo darbu. Lūk, bet procesā rodās dažādi jautājumi. Daži jautājumi man šeit ir jau sarakstīti. Es domāju, sāksim ar šiem jautājumiem. Un tad, ja jums rodas vēl jautājumi, jūs rakstiet uzreiz čatā. Es pēc tam rindas kārtībā vienkārši atbildēšu arī uz tiem jautājumiem. Drosmīgie varēs arī ieslēgt mikrofonu un pajautāt, lai mums ir arī šī dzīvā komunikācija. Ja? Tātad par koncepciju skaidrs. Ja? Īsumā mums ir vairākas programmas. Tā ir tā bāze, ar ko mēs strādājam. Noslēgums, kas ir ķirsītis uz kūciņu, vēlams vienmēr pēc kolavādas šūnu barošanu, mīļie, jo tā ir, es arī pat esmu izdarījusi šo kļūdu savā praksē, nesalikās drusciņu finanses, pēc kolavādas programmas nenopirku šūnu barošanu, mīļie, ēst gribējās kā trakai un nevarēja vienkārši likties mierā uz visu tā kā siekala tek, un tu saproti, ka tu sevi knapi valdi, jo badošanās laikā šūnas ir iztukšotas, aminoskābes, tautskābes, viss mums būtībā trūkst, un šūnu matricā nutripakā ir viss, kas ir vajadzīgs, lai pēc badošanās mēs atkal saliktu šo te uzturu savām šūniņām. Ja? Tā kā nedaram mentoru kļūdas, esam gudri, klausamies, ko mums iesaka tie, kas jau ir izgājuši paši cauri šīm te kļūdām, ja? Un tad viss ar jums būs ļoti forši un kārtībā. Lūk, protams, ir arī citas programmas, kas arī pēc pašu vēlmes vai pēc sava veselības trenera ieteikuma ir vērts iziet. Limfas tīrīšana, aknu restarts atkarībā no tā, ko jūsu ķermenis attīrīšanās procesā pats palūgs. Ja? Jo mums ķermenis katru dienu runā, stāsta, un veselības treneris prot atšifrēt un piedāvāt jums to risinājumu, kas jums vislabāk palīdzēs tikt galā ar varbūt procesā jaunu radušos problēmu. Ja? Un nereti tā arī notiek, kad mēs sākam attīrīt organismu, mums šīs problēmas sāk vērties vaļāk pa slāņiem, 1, 2, 3, ko mēs īstenībā nemaz nebūtu paši aizdomājušies, ja mēs nebūtu uzsākuši organismu attīrīšanu. Lūk. Tātad pirmais jautājums šodien. Kāpēc ieteicams iet veselības koncepciju secīgi, neizlaižot nevienu posmu? Man liekas, es jau nedaudz ieskicēju, respektīvi katra programma sagatavo ķermeni nākamai programmai. Un veselības koncepciju ir salikuši korāla klubu ārsti, zinātnieki, profesori, visa lielā komanda, kas ir strādājusi pie produktu izstrādes, jau ir salikusi šos paku risinājumus. Pakās ir visi tie produkti, kas ir nepieciešami, bet tad, kad gadās situācija, kad veselības treneris nedod paku, un te jau būs nākamais jautājums, kāpēc ir tā, ka asimilators nedara visiem. Ja? Tas ir saistīts ar to, kad, piemēram, ir jūtīgāki cilvēki un ir mazāk jūtīgi cilvēki. Ir cilvēki ar bojātu kuņģa gļotādu, kuriem nederēs asimilators. Tajā gadījumā veselības treneris iedos mazliet citādāku programmu. Tā nebūs rozā kastīte ar asimilātoru iekšā, tie būs tie paši produkti bez kastītes, kur asimilātora vietā jums piedāvās papāju, kas ir daudz maigāki gremošanas fermenti, lai neizsauktu kaut kādu nepatīkamu sajūtu, diskomfortu kuņģī tiem, kam ir gastrīts, kuņģa čūla, helikobakterija vai tā vai savādāk bojāta kuņģa gļotāda. Ja? Man ir bijušas situācijas, kad cilvēks saka, man te iedeva nepareizo programmu, visiem tur tā kastīta, man te nav asimilators, es gribu to asimilātoru. Ja? Katram veselības treneris ļoti labi zina, ko jums drīkst un ko jums nedrīkst. Un veselības treneris, protams, ieteiks vienmēr labāko risinājumu priekš jums, ja? Lai izvairītos no kaut kādiem diskomfortiem un nepatīkamām sajūtām. Protams, tas neizslēdz, ka attīrīšanās laikā tāpat var būt kādi no attīrīšanās krīzēm, kad vai nu mēs samazināsim produktus, kas jālieto devas, ja? Vai kaut ko noņemsim nost, vai tieši otrādāk pieliksim papildus atbalstu, piemēram,
saknām, nierēm un tā tālāk, arī vadoties pēc situācijas. Tāpēc reizēm ir individuāli saliktas programmas, nevis tā kā visiem. Ja? Mēs esam katrs ļoti unikāls, un mums reizēm neder tā kā visiem. Tā. Tātad katra programma sagatavo ķermeni nākamajai programmai, tāpēc vēlams ir veselības koncepcijā visu iet secīgi vienu pēc otra, nevis kaut ko izraut no konteksta, ja, vai tikai man šito man tikai es te ar sulu kūri tikko tīrīju toksīnus, es tikai tos parazītus tagad ņemšu. Jebkurā gadījumā vienalga kāda programma pie citiem kaut kādiem uzņēmumiem, pie veselības entuziastiem, kas ar badošanos, kas ar autofāgiju, kas ar sulu kūrēm, kas ar sausā badošanās, slapjā badošanās, nezinu, tur ar eteriskajām eļļām attīrās. Ir ļoti daudz šobrīd dažādas metodes. Vienalga ejam mūsu no A līdz Z, jo tā programma tieši ir apstiprinājusi vislabākos rezultātus ikvienam. Nu, lūk. Cik būtiski ir attārpot visus ģimenes locekļus, ja kādam ģimenē ir parazīti? Ļoti būtiski. Es nezinu, cik jūs paši esat saskārušies ģimenē ar šo problēmu, bet man ir 5 bērni, un ja kaut vienam no bērniem ir parazītiem, arī ģimenes ārsts saka, ka jātārpo ir visa mājsaimniecība, ieskaitot kaķi, suni un visus pārējos, kas mājās dzīvo. Jo ja kaut vienam ir tārpi, viņi ir visiem ģimenes locekļiem. Un tas, kad bērns, piemēram, griež zobus, bērnam es iedošu antiparazitāro kursu, ko paši neko. Un līdz ar to tad sanāk, ka pēc laika atkal bērnam būs tas pats, jo visiem jau ģimenē ir šie parazīti. Ja, jo būtībā arī mikrobioms zarnu traktā arī ir līdzīgs vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, jo visi saskarās ar tām pašām baktērijām, vienšūņiem, sēnēm, visi ēd to pašu pārtiku. Un ir tās līdzības, ja, un ar parazītiem ir tieši tas pats. Lielākoties mums ir viena un tā pati higiēna, ja, un mammas ir ļoti liela riska grupa, jo mammas aiz bērniņiem nolaiza knupīšus, ja, un kaut kas nokrīt zemē parīvē, nosūkā, atkal iedod bērnam, ja, nu, ir dažādas dzīves situācijas. Un arī mēs paši ja, mēs nekontrolējam, kur mēs, kad nomazgājam rokas, pirms hops zemenī iemetam mutē. Diemžēl, bet tā tas viss arī izplatās. Vēl viens jautājums par šo pašu tēmu. Ja bērns iziet antiparazitāro kursu 21 dienu, bet turpina griezt zobus, kāpēc tā? Pirmkārt, ja pirmo reizi tiek attārpots bērns, skēma ir sekojoša. 21 dienu bērns attīrās, pēc tam 30 dienas ir šūnu barošana, pēc tam atkal 21 dienu attīrās un atkal ir šūnu barošana. Pirmajā reizē tas ir ļoti laikietilpīgs process, var saprast, ka vecākiem var pazust motivācija, grib attīrīties vienreiz un likties mierā. Bet kāpēc tas tā ir? Ļoti daudziem parazītiem oliņu inkubācijas periods ir 21 diena. Tātad, ja pirmajās 21 dienās mēs attārpojam organismu no dzīvajiem tārpiem parazītiem, tad nākamajā tūrē tātad jaunie kāpuri no oliņām būs izšķīlušies un vēlreiz ir jāizdara tieši tas pats. Nevelti, piemēram, helmiņtoks ir jālieto 2 reizes ar 2 vai 3 nedēļu starpību. Pirmoreiz parazīti, otroreiz parazītu atstātie tārpi, jo lielākajā gadījumu skaitā šies te oliņas ar viņām neko nevar izdarīt. Viņas organismā ir, bet antiparazitārais kurs uz pašām oliņām nestrādā. Viņš strādā uz parazītiem. Tādēļ ir šī nopietnā pieeja un daram to pamatīgi dubultā. Ja mēs to darām profilaktiski, regulāri, negaidot, kad parādās tārpi atkal, ja, tad mēs to darām daudz īsāku laika periodu, piemēram, 3 nedēļas attārpojās bērns, un mēnesi apmēram stiprinam šūnas ar šūnu barošanu. Ja. 3-4 reizes gadā mēs to darām. Ja es jūtu, kad ir riktīgas parazītu pazīmes, griež zobus, meitai loki zem acīm, pa nakti ceļās kliedz un murgo, kas arī ir manu bērnu gadījumā, es jau zinu, ka tur atkal ir parazīti. Izteikti bērnam vienam ieciet deguns, tātad alerģiskas izpausmes sāk parādīties. Ja? Katram bērniņam ir savi simptomi, un vecāks jau ar laiku iemācās nolasīt, kad ir tas brīdis, kad atkal ir jātārpo bērni. Ja? Un tad mēs atkal darām šo te garo riktīgo kursu, jo tas vienmēr strādā visjaudīgāk. Nu, lūk, pieaugušajiem savukārt ir
ļoti nopietna programma, kuras sastāvā ir parafaits. Atārpošanās notiek 30 dienas. Ja ir sajūta, ka vajag nopietnāk, intensīvāk, ir parašilda plus paka, ko mēs darām 2 mēnešus. Ja? Tad arī vadamies pēc sajūtām, intuitīvi paši. Jāsajūt mums pašiem, ko mūsu ķermenim vajag, protams, konsultējoties ar savu veselības treneri. Nu, lūk, tā par parazītiem, man liekas, es paskatīšos šajā sakarā, kā mazināt vēlmi pēc saldumiem. Šāds jautājums. Saldumu kārei apakšā ir ļoti daudz dažādi faktori, no kuriem tikai viens ir parazīti, sēnītes, sliktās baktērijas organismā, kas izmaina mikrobiomu, un pie nepareiza mikrobioma, jeb mikrobioma disbalanss saucās, ja kad sliktās baktērijas un citi patogēni ir vairāk nekā labās, mums tātad veidojās šī te saldumu kāra nepārvaramā. Tad ļoti palīdz tieši antiparazitārais kurs, jā, bērniem bērnu, pieaugušajiem pieaugušo, bet vēl ir situācijas, kad prasās saldumi, kad trūkst enerģija, kad mēs neesam pietiekami labi izgulējušies, mūsu ķermenis paprasīs pirmo iespējamo ātrāko veidu, kā atgūt enerģiju. Ātri enerģiju mēs iegūstam no cukuriem, no saldumiem, no ātrajiem ogļhidrātiem, no miltu izstrādājumiem. Tātad, ja mēs paralēli organisma attīrīšanai neguļam labi, neguļam pietiekami daudz stundas un arī neēdam pilnvērtīgi, tad mums pastāvīgi prasīsies saldumi pat pēc organisma attīrīšanās. Tad mums ir jāskatās plašāk, mums ir jānovērš visi faktori. Un tajā sakarā tātad vispirms attīram organismu, ja vēl ir sajūta, ka vēl tā kā prasās, skatāmies, kas mums ir ar uzturu. Olbaltumvielu trūkums, labot augstskābju trūkums var veicināt saldumu kāri, jo ķermenim nav no kurienes paņemt resursu, lai vispār būtu šī te enerģija. Ja? Jo mūsu enerģiju lielākoties mums nodrošina olbaltumvielas un tauki uzturā, nevis ogļhidrāti. Ogļhidrāti ir ātrā enerģija, kas ātri nonāk asinsritē, ātri tiek realizēta, drusciņi tiek noglabāts rezervēm, bet kopumā mums enerģiju tomēr dod šie te šīs te pilnvērtīgās uzturvielu grupas. Tādēļ, ja mēs jūtam, ka pēc organisma attīrīšanas joprojām gribās saldumus, meklējam cēloni savā ēdienkartē, jo nereti tieši tur arī parādās atbildes. Ja? Ēdu, piemēram, ļoti daudz maizītes, makaronus, kartupeļus, viena maza kotletīte blakus lielam šķīvim kartupeļu, ja kas nav balans. Šeit es aicinu jautāt savam veselības trenerim, mums ir arī informācija par to, kā sakārtot uzturu. Piemēram, apnu restarta grupiņā ir pieejama mapīta uzturs, ja? Un citās visās grupās mēs arī aicinam vienmēr kārtot uzturu. Ir informācija par šķīvja principu, kur pareizi sabalansējot visas pārtikas grupas, mēs varam būtiski arī samazināt saldumu kāri tādā veidā. Ja? Un, protams, reizēm ir arī dažādas zemapziņas programmas. Izēdīsi tukšu šķīvi, dabūsi saldumiņu. Šo mums no bērnības ir ielikuši zemapziņā kā programmu, kad tu būsi labs puisītis un tu dabūsi kaut ko. Mēs pēdam brokastis, pusdienas, mēs meklējam atkal atalgojumu. Mēs neesam vairs bērni, bet mēs turpinam meklēt atalgojumu, jo mums vajag šo atalgojumu centru taču pabarot, ja dopamīnu mums vajag. Un cukurs saldumi mums īstermiņā dod dopamīnu, bet dopamīns ir tas, kas veicina atkarību veidošanos. Un šī programma mūs noved tādā kā atkarībā no saldumiem, ka mēs jau vairs nevaram bez, ja mums bija tā programma, un nu jau tā programma ir kļuvusi fizioloģiska. Ja? Reizēm, ja attīrīšanās nenostrādā, ir jāmeklē vēl dziļāk, jāskatās, vai te nav man zemapziņā tātad šī te programma apēdīsi kaut ko, dabūsi saldumiņu. Ja? Un tad ir jāstrādā arī mazliet jau dziļāk. Pašam ar sevi jau ir jāstrādā, jo mums tās programmas ir daudz un dažādas, līdz pat nabago domāšanai, bailes no naudas un kas tik mums nav. Ja? Tā kā aicinu skatīties vēl plašāk nekā Coral Club piedāvā. Varbūt kādu jautājumu no skatītājiem šobrīd, jo man te ir vēl daži. Drosmīgais kāds? Jautājums tā. Šitas parašildu, ka mēs gājam. Viņš ir 2 mēnešu programma, bet viņi arī var iet mēnesi. Es arī Arnim sūtīju to programmu, kā tu man sastādīji. Un
To tā var arī ieteikt. Pēc sajūtām var skatīties. Varbūt arī var ir 2 mēneši vai 1 mēneši. Kāds tur ir? Būtībā vadamies pēc sajūtām, ja piedāvājam saviem klientiem variantus, ja, kad vispār programma ir uz 2 mēnešiem. Programma ir ļoti jaudīga, tur ir ļoti daudz attīrošie produkti, tur ir melnais rieks, tur ir parafais, tur ir skudru koks, protams, tur ir atbalsts arī gremošanas sistēmai, labās baktērijas, tur ir ļoti daudz produkti, bet jo vairāk produkti, jo jaudīgāk organisma attīrīšanās. Ja pašam gribās ātri, riktīgi, daram 1 mēnesī. Ja ir tās bažas, ka ķermenis netiks galā, ja piemēram, detoks programmas laikā ir bijis sāsinājums, tad nemudinam darīt 1 mēneša laikā, labāk darīt ilgākā laika periodā, tā gruntīgi, bet, ilgi, ja. Jāvadās ir pašam pēc sajūtām. Es piedāvāju vienkārši variantus, un tad man klienti vienkārši paši izvēlās, vai viņi grib ilgi, vai viņi grib ātri. Man personīgi šī programma ļoti nepatīk. Teikšu godīgi, es gribu viņu vienmēr ātri izdarīt un atvadīties no viņas, lai ķertos klāt pie manas mīļākās programmas Kolovadas, kuras ļoti mīlu, man ļoti patīk. Man patīk nēst. Lūk, jo es esmu izpētījis krustu šķērsu šo programmu un tos procesus, kad notiek organismā. Būtībā tur notiek cilmes šūnu atjaunošanās. Cilmes šūnas mūsu organismā veidojas tad, kad mēs mazi zīdainīši, kamēr mēs augam, attīstamies, tur ir ļoti daudz cilmes šūnas. Māmiņa bērniņam nodod cilmes šūnas, tad, kad viņš veidojās. Tas ir visa reģenerācija, pilnīga atjaunošanās. Un tad, kad cilvēks badojās, notiek tieši tas pats, sāk veidoties cilmes šūnas un notiek totāla reģenerācija no iekšpuses. Nevajag baidīties no badošanās. Tas, kad ir grūti, nevarēšu bez ēdienu un tā tālāk, tās atkal ir prāta programmas. Mums ir iemācīts, ka mums ir jāēd 3 reizes dienā un vēl 2 uzkodas starp ēdienu reizēm. Tas viss ir mīts, tas sen jau ir zinātniski apgāsts, jo visas šīs kaloriju teorijas jau sen ir izgāzušās. Vienkārši joprojām par to ziņās nestāsta. Bet pētījumi ir ļoti daudz par pozitīvo ietekmi no badošanās. Bišķīt novērsos no tēmas, sorry, es jau sāku ne tur. Tātad ir nepieciešama saruna ar savu veselības treneri, lai saprastu, kā es gribu. Jo man reizēm ir cilvēks, kas saka, nē, šito vēl nē. Man liekas, ka man vajag vēlreiz iziet detoks programmu. Es saku, labi, izēj vēlreiz detoks programmu, pēc tam ķeramies klāt pie nākamās. Ja? Jo mums katram ir iekšējais kompass, kurš ir jāklausa. Ja man liekas, ka man vajag tā, ok, treneris tevi atbalstīs, daram tā. Jā. Tā kā, bet jā, ir schēma, kā iziet programmu 1 mēneša ietvaros, tā, kas ir paredzēta 2 mēnešiem. Ir mums tāda. Tā kā var jautāt, ja gribās ātrāk. Ja mēs esam uzsākuši 1 mēneša laikā šo programmu un jūtam, ka tā kā nav, parādās, piemēram, izsitumi, nieze, akna netiek galā, ja parādās kaut kāda attīrīšanās krīzīte, ziņojam momentā savam veselības trenerim un pārējiem atkal uz samazināto produktu daudzumu, ejam tomēr 2 mēnešus. Nav ko trigerēt, nav ko mocīties. Es saprotu, ka ir mums jau tādi entuziasti, kas sit plaukstas, kad man te pumpas un viss man notiek, stīros, viss forši. Nevajag aiziet arī galējībās. Nevajag sevi mocīt, ja tur pa visu seju pleķi pēkšņi ir izmetušies, ja, un turpināt programmu, kā tik dabūt labāko rezultātu. Sazinamies vienmēr ar savu veselības treneri, kopā izlemjam, vai ejam tādā pašā garā, vai samazinam devas, vai pieslēdzam klāt atbalstošos produktus, kā piemēram artišoks, pandatoks, ja tur nieres tūskas, tad combination flow, alfa nierēm, ja, un vēl citi produkti, kas arī var būtiski uzlabot šo te krīzīti attīrīšanās laikā. Jā, Linda. Jautājums bija, pēc cik ilga laika var iet otru Kolovadu? Man iesūtīja. Jā. Pēc cik ilga laika var iet Kolovadu? Entuziastiem, tas ir būtībā pieredzējušiem veselības treneriem, ir Kolovada kaskāda. Kolovada kaskāda nozīmē to, ka mēs ejam 1 Kolovadu pēc otras, pa vidu ievērojot 2 nedēļas nutripaku barošanu. Tātad ir 1 nutripaka, ir 2 Kolovadas, vai pat 3 varbūt, ja? Kur 2 nedēļas ir Kolovada, 2 nedēļas ir nutripaka, šūnu barošana, atļaujiet atpūsties, un tad ir atkal vēl 1 Kolovada un otra puse šūnu barošanai. Šādā veidā var izdarīt. Bet arī, jā, kur Evita raksta, Alberts Zērs iesaka Kolovadu pēc 3 mēnešiem. Jā,
visharmoniskāk būs iet pēc, es iesaku 2 reizes gadā, bet pats programmas izstrādātājs Alberts Zērs, kas ir naturopāts 6 paaudzēs, viņam ir ļoti fenomenālas zināšanas par augiem, par ekstraktiem, kurš ir izveidojis šo programmu, starp citu ir viņam YouTube pieejamas var atrast par Kolovadu un par Albertu Zēru ir intervijas, paša Alberta intervijas. Ja es nemaldos, viņam jau ir pie 90 gadiem, un viņš joprojām ir sprigants un dzīvīgs, un Kolovada mīļie. Tas ir cilmes šūnas, autofāgija, badošanās. Tas ir tas, kas pagarina dzīvildzi. Ja? Droši vien Kolovadu iet tik pēc mēneša. Viņi paši iet 2 reizes gadā. Evita arī kur raksta 2 reizes gadā. Tas ir ieteicamais 2 reizes gadā iziet veselības koncepciju. Un par šī sakarā šeit ir jautājums. Vācijas ārsti stāsta, ka bioplēve Nē, šis nav īstais, to pēc tam. Detoksu iesaka iziet jebkuram 2 reizes gadā, proti visu veselības koncepciju. Kolovadas laikā atbrīvojas no bioplēves. Ne visi var būt, lielākā daļa tomēr atbrīvojas, ja? Galvenais, lai nav aizcietējumi. Vai viņa būs katrā reizē bioplēve? Būtībā, jā, katru reizi nāk no zarnu trakta bioplēve. Citreiz vieglāk, citreiz smagāk, varbūt tā arī, ka 3., 4. reizi iet Kolovadu un ir grūtāk nekā 1. reizē. Tas ir ļoti unikāli. Tas ir arī mēnesi fāzes, kādā mēnesī sāku dilgstošā vai augstošā, vai sievietēm, kas ar hormoniem darās, vai ir cikls vai nav cikls. Tie faktori, kāpēc ir viegli un kāpēc citreiz ir grūti, ir neskaitāmi daudz. Un arī veselības problēmas citreiz mums uz nervu pamata var tieši būt sliktāks veselības stāvoklis vēlāk pēc organisma attīrīšanas, ja mums ir bijis kaut kāds psiholoģisks stress, tuvinieka zaudējums, tādi visādi pārdzīvojumi, ja mums atkal var nokristies šis te veselības stāvoklis, un it kā liekas, mēs esam pirms tam gājuši taču Kolovadu un koncepciju, bet atkal ir grūtāk, kā tad tā? Tam ir ļoti daudz dažādi iemesli, un nevienmēr 100% veselības treneris arī var zināt, kāpēc un kas noticis ir jūsu dzīvē, lai saprastu, kāpēc šoreiz ir smagāk šo programmu iziet. Bet kopumā Kolovadas pieredze rāda, kuram cilvēkam ir veselības problēmas, cik sliktā veselības stāvoklī ir katrs konkrētais cilvēks, kas iet šo programmu, jo būtībā mūsu ķermenim ir visi nepieciešamie mehānismi, lai veiksmīgi izietu šo programmu. Tātad, ja krītās cukura līmenis badojoties, mums ir glikagona rezerves, kur aizkuņģa dziedzeris izdala hormonus, lai paņemtu glikogēna rezerves un paceltu pašam šo te cukura līmeni asinīs. Lielākai daļai cilvēku tas veiksmīgi notiek, bet ir daļa cilvēku, kuriem 2. dienas rīts ir krīze, nokrītās cukurs lejā un ķermenis nespēja pats pacelt cukuriņu augšā, ir vājums, nespēks, roku trīce, reibonis, nevaru no gultas izkāpt, ja ir dažādas pazīmes, kas rāda, ka cukurs ir nokrities. Tad mums ir lifehacks. Tēja ar medu. Medus, cukurs, ātri pacels cukura līmeni asinīs, un mēs varam turpināt programmu. Galvenais ir nevis zvanīt ātrai palīdzībai un kliegt telefonā, es mirstu, bet pazvanīt savam veselības trenerim un pateikt, man ir slikti, ko man darīt, kā man rīkoties, man ir Kolovadas 2. neēšanas diena, ja? Vēl labāk izpētīt pirms tam informāciju, izprašņāt savu veselības treneri un visu šo zināt, lai tad, kad ir šī situācija, jūs zinat, kā ar to tikt galā. Bet ja šādi notiek, tad ir skaidrs, ka aizkuņģa dziedzeris nestrādā labi, glikogēna rezerves netika izmantotas, iespējams arī ir aknu darbības traucējumi, kur glabājās šīs te glikogēna rezerves, un tāpēc ir grūta Kolovadas pieredze. Ja? Bet tas nenozīmē, ka viņu nevar iet. Tāpat šo programmu var iziet, vienkārši turam roku uz pulsa, sazinamies ar savu veselības treneri un viss būs forši. Ātri novēršam krīzi un varam izdarīt visu programmu līdz galam. Ja? Tālūk. Par bioplēvi vēl šeit ir ļoti foršs jautājums, kur es gribu pieķerties un atbildēt. Man liekas, es esmu kādā no zarnu trakta lekcijām minējusi, bet es arī pieskaršos šeit. Tad Vācijas ārsti stāsta, ka bioplēve pilda kaut kādas aizsarga funkcijas un ka no viņas nevajag atbrīvoties. Vai tas ir mīts? Domāju, jā, bet grūti pastāstīt cilvēkiem pretējo, jo cilvēki, protams, meklē arī informācijas internetā un tad klausās ārstus un šķietami domā, ka mēs muļķības stāstam. Protams, tie cilvēki, kas paši nav iztīrījuši zarnu traktu, nav redzējuši bioplēvi, visādas muļķības arī stāsta. Tie cilvēki, kuriem ir personīgā pieredze, balstās uz savu personīgo pieredzi. Es esmu ļoti daudz pētījusi arī šo te zarnu trakta jautājumu, un patiesi mums ir dažādas bioplēves.
veselīgā, labo baktēriju bioplēve, kurai tur ir jābūt. Bet tajā brīdī, kad mums ilgstoši pūšas vēdera sāpes, gremošanas traucējumi, aizcietējumi caurēs, tad zarnu trakts nestrādā labi, tur sāk savairoties sliktās baktērijas, kuras pāraug labās baktērijas. Un rezultātā veidojas patogēnā sliktā bioplēve. Un tā ir tā bioplēve, kuru mēs tīram ārā. Protams, attīrīšanās laikā tiek iztīrītas arī labās baktērijas, bet programmas ietvaros tiek lietotas labās baktērijas. Un programmas beigās mēs izejam no badošanās ar veselīgu uzturu mīļie, nevis ar burgeriem. Jā, superflora, ir mums arī quatrobiotiks, ir arī high fiber šķiedrvielas, kas baro labās baktērijas. Mums ir visi atbalstošie produkti, lai šī jaunā bioplēve veidotos veselīga ar labajām baktērijām. Un pēc programmas rezultāti runā paši par sevi. Pazūd iekaisumi, samazinās apkārtmēri, tas ir tikai vizuālā daļa, ja? Bet fakts, ka samazinās iekaisumi, ir ļoti būtisks, jo sliktās baktērijas izdala vielas, kas veicina iekaisumus, kamēr labās baktērijas izdalīs vielas, kas samazina iekaisumus. Ja jums organismā pēc organisma attīrīšanas samazinās iekaisumi, par ko tas liecina? Par to, ka ir atjaunota labo baktēriju bioplēve. Viss ir tā kā jābūt. Tā kā tas nav risks, ka mēs iztīram visu. Lielāks risks ir lietot antibiotikas, jo antibiotikas ir sprādziens zarnu traktā, eksplozija, tiek iznīcinātas kā sliktās, tā labās baktērijas. Un pēc tam, lai atjaunotu mikrobiomu, ir nepieciešami vismaz 4 līdz 6 mēneši lietot labās baktērijas un papildus lietot šķiedrvielas, lai barotu labās baktērijas. Šo ārsti nestāsta nekur, bet mikrobioma pētnieki par to ļoti daudz runā, bet ārsti kaut kā neklausās mikrobioma pētnieku šobrīd, ja? Lūk, jau arī Latvijā, zinu, ir Ancis, neatceros kā viņam vārdu, preimū produkts, piemēram. Viņš ir zinātnieks Latvijā, kas ir izstrādājis šķiedrvielas labajām baktērijām, pašas labās baktērijas, ja? Tad viņš ir viens no, kas sāk par to runāt Latvijā. Bet klasiski ir tā, ka kamēr ārzemēs viss jau notiek, līdz Latvijai, kamēr atnāk paiet 10 gadi vismaz, un tikai tad mēs uzzinām par tiem jaunajiem pētījumiem, kas jau sen ir notikuši. Ja? Manuprāt, forši, ka Koraļu klubs jau par to runā, jau 25 gadus runā par to, ka ir jātīra organisms. Kolavada ir viens no pirmajiem produktiem, kur tika tīrīta bioplēve ar ļoti veiksmīgiem rezultātiem. Ja? Kādreiz nebija veselības koncepcija, bet Kolavada bija. Lūk. Tā kā tālūk. Jautājums, Linda. Man ir vēl viens iesūtīts jautājums par lipostiku. Vai sievietes stāvoklī paliekot var lietot lipostiku? Vai ir jālieto lipostikas sievietei stāvoklī? Viņai vajadzētu nodarboties ar bērniņa audzēšanu, ar Viņa lieto detoks programmu. Detoks programma ir ļoti laba izvēle, bet vai vajag lipostiku? Vai ir tik liels liekais svars, lai grūtniecības laikā to risinātu šobrīd? Jo grūtniecības laikā notiek hormonālas pārmaiņas. Es neiespringtu uz stievēšanu uz doto brīdi. Personīgi es teiktu, ka lipostiku es lietotu grūtniecības laikā, bet jautājums, vai vajag? Es biju no tiem cilvēkiem, kas grūtniecības laikā vispār uzsāka organismu attīrīšanu. Es biju 4. grūtniecības mēnesī, es sāku ar Detox Plus, liku klāt skudru koku, spirulīnu, aironu, jo mana problēma bija nevarēja dabūt dzelzi augšā. Tur vēl bija antiparazitārais kurs, bērnu programma, bet pieaugušo devas. Detoks es lietoju, man liekas, 4 mēnešus no vietas, jo man vienkārši patika tā enerģija, tas drives, kā jutās mans ķermenis, tās sajūtas, tas vieglums un viss. Un teikšu godīgi, tad, kad es piedzemdēju bērniņu, tad es sāku domāt, ka man vajadzētu ar sevi kaut ko tā kā sākt darīt. Ja? Un pagāja, man liekas, 6 nedēļas, es atkal paņēmu detoks programmu, pieliku klāt aminoskābes Protivity, kas ir būvniecības ķieģelītis mums, lai mūsu šūnas varētu atjaunoties. Man 4 mēnešu laikā svars, man bija 8 lieki kilogrami atkal pēc 5. bērna, kas ir normāli, daudz maz. Man ir programma, ja grūtnieci, tad jāēd ir par 2, un es arī tā cieņpilni ēdu vienmēr par 2 grūtniecības laikā, ja. Bet, jā, man svars nokusa pats, tikai pateicosies tam, ka tika attīrīts organisms bez lipostika klātbūtnes, jā, vienkārši to organismu attīrīšana un aminoskābes.
Tā kā, ja ir ļoti, ļoti liels liekais svars, ja ir diabēta stāvoklis, ja ir insulīna rezistence, tad ir ieteicams lipostiks patiesībā, jo lipostikam sastāvā ir hroms, kas palīdz arī mazināt saldumu kāri. Problēmas ar vairogdziedzeri ir. Problēmas ar vairogdziedzeri, tāpēc tad labāk es ieteiktu lietot jodu un atbalstīt vairogdziedzeri šajā procesā. Bet, lipostiks uz savu atbildību tīri. To es arī izdarīju. Es noņēmu lipostiku un pieliku jodu. Malacīts, super. Mācamies ātri. Ļoti labi. Lūk, jā. Ja vēlas samazināt svaru, ar ko sākt, man arī šeit bija tāds jautājums. Sākt nevis ar lipostiku, mīļie, bet sākt ar organismu attīrīšanu. Jo tad, kad mēs attīram organismu, ļoti daudz kas saregulējas pats no sevis. Ja ir ar vairogdziedzeri, atbalstam vairogdziedzeri ar korālu kelpu, kas ir dabīgais jods, un lielākajā gadījumu skaitā, lielākajā daļā gadījumu, tad, kad ir vairogdziedzera problēmas, uztaisiet lūdzu joda testu urīnā. Tur parādīs, ka jums ir joda deficīts. Ārsti vispār netaisa šādas analīzes, lai gan viņas ir pieejamas. Protams, tas būs pa maksu, bet maksa, manuprāt, tur ir simboliska līdz 20 eiro, varbūt vēl mazāk. Pati neesmu taisījusi, bet klientus esmu jau sūtījusi. Visiem ar vairogdziedzera problēmām, kas uztaisa šo testu, ir joda trūkums organismā. Sāksim ar to novērst deficītu un tikai tad kaut ko ārstēt. Nav jēga ārstēt, kamēr nenovērš cēloni. Ja? Tā kā kārtojam vairogdziedzeri viennozīmīgi. Un arī nianses. Pātrināts vairogdziedzeris vai palēnināts vairogdziedzeris. Ja? Vai tur ir mezgliņi, vai tur ir jau autoimūns vairogdziedzeris, Hashimoto, piemēram, kaut kas tāds. Ja? Tad tur arī ir nianses, kas ir jāņem vērā. Man ir bijis citreiz, kad intuitīvi cilvēkam, kam ir pātrināts vairogdziedzeris, nevajadzētu lietot jodu. Ja? Bet man ir sajūta, ka reizēm intuitīvi, vienkārši man ķermenis kliedz, ka tam klientam vajag tieši to jodu. Un, ziniet, nostrādā arī citreiz, tā kā mūsu medicīnā biedē, kad nedrīkst lietot jodu, ja ir pātrināts, bet nedrīkst lietot kālija jodītu, kas ir tīrs jods, sintētiska forma, ko ķermenis neatpazīst un ir viegli pārdozēt. Dabīgu koraļu kelpu, kas ir no brūnaļģes jods, kur sastāvā ir minerālvielas, kā rezultātā jods atpazīst jodu tā kā vajag un uzsūc tik, cik viņam vajag, un pārdozēt ir salīdzinoši grūti, ja? Neapzināti pārdozēt ir salīdzinoši grūti. Lūk, tā kā, sekojam vairāk, analizējam kopā ar savu veselības treneri, veselības stāvokli un strādājam pie to orgānu sistēmas darbības traucējumu novēršanas, kura tajā brīdī ir aktuāla. Nevis skatāmies uz sekām. Liekais svars ir tikai sekas. Šeit koraļu klubā vispār neviens nenāk, nāk, bet mēs netievējam koraļu klubā. Rihards, piemēram, spilgts piemērs, atnāca attīrīt organismu, man liekas, Rihards bija slaids, viņš netīšām zaudēja 10 kilogramus. Mērķis nebija notievēt. Linda Sirmele atnāca sakārtot veselību pēc ļoti smagas operācijas, pēc medikamentu ļoti izteiktas lietošanas, bija uzblīdusi tūskaina pēc visa, kas ar viņu tika darīts. Ja? Rezultātā Linda cik kilogrami mīnusā? Šobrīd es vēl esmu Kolavadas programmā 10. diena, bet uz to brīdi -11. 70 dienās 11 kilogrami. Izklausās pievilcīgi, bet Linda netievēja, nav lietojusi lipostiku, nav lietojusi Slim by Slim. Nav vispār tievē. Es lietoju. Ko tu lietoji? Lipostiku lietoju. Tu paņēmi pagaršot tur vienu mazo kastīti. Jā, bet es nopirku un es gaidu, kad iešu šūnu barošanu. Lūk, jā, tā kā, mīļie, vispirms attīram organismu. Lipostiks nav tikai tievēršanas līdzeklis. Viņš vielmaiņas uzlabošanai. Viņš ir vielmaiņas uzlabošanai. Tieši tā, tāpēc es viņu nopirku. Es viņu nepirku kā tievēršanas līdzekli. Es viņu pirku kā vielmaiņas uzlabošanai. Man ir jautājums. Es par lipostiku vienu komentāru. Lipostiks ir ļoti vērtīgs, ja ir insulīna rezistence. Lipostiks uzlabo šūnu jutīgumu.
kas ir, tātad šūnas paliek nejūtīgas uz glikozi, ja mums ir insulīna rezistence. Ja, kad visu laiku par daudz ir glikoze, insulīns līdz ar to ir par daudz asinsritē, ja, un šūnas vienkārši kļūst nejūtīgas uz glikozi, nevar paņemt sevi iekšā. Nu, lūk, tad pieslēdzam klāt tīri terapeitiski, skatāmies uz produktiem terapeitiski, nevis lai notievētu. Šito programmu vispār dzēšam ārā, atnāc uz Koraļu klubu notievēt. Nē, te nav par tievēšanu. Jā, Linda. Ienāca jautājums tikko, vai vēdera izejai ir jābūt katru dienu no rīta? Vēlams tik reizes, cik reizes mēs ēdam. Tas ir ideālais scenārijs. Mūsdienās, diemžēl, pārtika ir ļoti ne tāda, kādai viņai ir jābūt. Viņa ir ļoti pārstrādāta, viņa ir pilna ar ķīmiju. Pat ēdot veselīgi, ēdot salātus, mēs dabūnam smagos metālus, pesticīdus, herbicīdus un visu pārējo. Mūsu dzeramajā ūdenī ir, pudelētajā ūdenī ir mikroplastmasa, krāna ūdenī ir metāli, ja, smagie. Tā kā grozies kā gribi, mums vienmēr ir kaut kādi apstākļi, kas ietekmē to, kā mūsu gremošanas sistēma strādā. Vēders labākajā gadījumā mūsdienās iziet 1 reizi dienā, un tas ir mūsdienās ideālais scenārijs. Ja biežāk, apsveicu. Jā, Linda, tev izslēgts mikrofons. Mums ir jautājums no Ilvas, vai ejot aknu attīrīšanās procesa laikā var jau 1. mēnesī pielikt klāt lipustiku un negaidīt 2. mēnesi? Paldies! Ja naudas pietiek, protams, var. Bet skatāmies citreiz arī pēc budžeta iespējām. Ja? Aknu atjaunošanas projektā ir salīdzinoši maz produkti, līdz ar to mēs varam kombinēt vēl ar dažiem. Bet vērojam sajūtas, lūdzu, sekojam līdzi, lai nav arī pa traku, lai nav pa daudz. Jautājums savam tiešajam veselības mentoram vienmēr, jo katram ir tas viņa veselības stāvoklis, uz kā balstoties notiek šie te ieteikumi, vai vajag vai nevajag. Ja naudas ir daudz, es vienmēr iesaku ņemiet lielās maksimālās programmas, ņemiet visu plus un pielieciet vēl tur nervu sistēmai klāt, jo 95% manu klientu veselības anketas aizpildot ir 2 orgānu sistēmas pārslodzē. Centrālā nervu sistēma un gremošanas sistēma. Ja nervi čupā, būs gastrīts, jo saspazmējās vienkārši visa gremošanas sistēma līdz pat zarnu traktam. Pārstāja normāli gremoties ēdiens, un tā mēs arī stresa dēļ mēs iedzīvojamies gremošanas problēmās. Un ja mēs tajās 2 orgānu sistēmās disbalansā dzīvojam vairākus gadus, sāk iziet jau visas pārējās orgānu sistēmas no ierindas, jo visa noslēpums ir zarnu trakts. Tātad vēders. Vēderam ir jāstrādā kā pēc pulksteņa, nekādi aizcietējumi, nekādas šķidras vēders, normāli, klucīts normāls, kas iznāk, nokniebjās un tur paliek, jā, ar normālu konsistenci, ne par cietu, ne par mīkstu. Es iesaku izlasīt visiem grāmata Vesels zarnu šarms un papētīt arī, kādas fēces ir, tātad kādas kakas ir normāli un kādas ir nenormāli. Jo cilvēki dzīvo ar nenormāli neskaitāmus gadus un neliekas nezinas par to, kādam jābūt vēderam. Bet ir arī tas, ka, ja tu, protams, sāc ar aknu pirmo, tad ir jāskatās, kādus tur produktus liedz, bet ja tu jau esi sagatavojis organismu, es domāju, ka noteikti var likt klāt. Ja tā nav pirmā programma, jā. Ja mēs pirmo, ja ir paša pirmā pieredze ar organismu attīrīšanu, nav ko strēpt karstu, nevajag tur tagad sakraut cilvēkam virsū entos produktus, tad pēc koncepcijas, vai, ja ir aknu programma, tad aknu programmu iedodam, ja nevajag arī pārcensties. Ja ir pieredzējis, protams, es arī kombinēju jau, piemēram, kolovadu kombinēju kopā ar limfas tīrīšanu, ja, tad produkti man būs 2 reizes vairāk apmēram, bet es zinu, ka mans ķermenis ar to tiks galā un es to varu izdarīt, ja. Skatāmies arī pēc situācijām, ja. Jaunos klientus šeit nebiedējam, neejam galējībā, lai nav tā, ka domā, kur es esmu ieberzies. Attīrīšana man ir jautājums. Es esmu noskatījusies to skolu, kur ir veselības skola 5. Tur runā par kaut kādu gēlu, kas ir Latvijā aptiekā Enteros gēls. Var arī Īrijā un var līdzīgu atrast arī Īrijā un Anglijā. Var, ja? Enteros gēls ir ļoti spēcīgs sorbens, kas tiek izmantots limfas attīrīšanas laikā. Tīrot limfu tieši, ja, tas būs pie tās programmas. Limfu tīram pēc tam, kad ir izieta veselības koncepcija, limfu kā pēdējo, jo limfa ir mūsu kanalizācija. Visu, ko mēs esam tīrījuši detoksā, parašildā, kolavadā, visu programmu ietvaros, beigās viss nonāk limfā.
Un ir gadījumi, ka citreiz cilvēkiem ir nobloķēta limfa. Šeit, piemēram, ir tūskains kakls, jā, šeit ir kuprītis, pleci ir uz priekšu, šeit ir vienkārši nospiests, aizspiesti ciet limfas izvadu kanāli, ja pie padusēm ir limfa. Un ja mēs šādi te strādājam pie datora visu laiku, nav brīnums, ka te jau sāk uzblīst kakls, mikrocirkulācija, limfas attece ir traucēta šeit līdz ar to. Un tas pirmkārt, kas mums jādara, mums ir stāja jādabū norma, mums krūtis jāatver vaļā. Man ir 5 minūšu superīgs vingrojumu komplekss, kas jau nedēļas laikā fantastiski atver vaļā krūšu daļu. Un man bija viena cita projekta ietvaros, bija divas klientes, kuras vingroja šo kompleksu un atlaida tūsku kakla daļā. Un šis te, kur karājas cilvēkiem, saistauda vājums, plus piedzīta limfa, šķīdruma aizture kakla zonā, vienkārši nokarājas riktīgi te visu uz leju, viņai savilkās smuki pacēlās uz augšu. Tūska tika aizvadīta prom no šitās te daļas, ja. Tā kā var palūgt, padalīšos ar šo te vingrojumu kompleksu. Man kaut kur TikTokā viņš tur mētājās, jāsameklē un jānosūta klientu čatos vienkārši. Tā kā mēs varam ļoti daudz izdarīt jau paši bez limfas tīrīšanas, ja. Jā, bet tad ieteikums ir iet limfu tikai pēc šūnu barošanas, pareizi? Es tā personīgi iesaku. Citi veselības treneri strādā arī savādāk. Man ļoti pašai prasās pēc kolavadas sabarot šūnas un tikai tad mesties limfas tīrīšanā, jo limfa reāli ir organisma attīrīšana 5 līmeņos. Tur arī tīrās aknas, nieres un urīna izvadu sistēma, viss tīrās. Cilvēks staigā ar tekošiem deguniem, klepiem, kur Evita tīra limfa un baro šūnas vienlaicīgi. Redz kā, es varu mazliet papildināt, pastāstīšu no savas pieredzes, tāpēc, ka limfas attīrīšanai nevajag jaukt vairākas programmas. Ir limfas attīrīšana, kas ir dziļā, 5 pakāpēs un kas iet veselu mēnesi. To mēs nekādā gadījumā nejaucam kopā ar kolavadu, jo patiesībā tās ir 2 ļoti spēcīgas programmas un viņas nevajadzētu iet viena pēc otras. Nevienā virzienā, ne otrā virzienā. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo dziļā limfas tīrīšana, tā ir tiešām tāda programma, ko mēs ejam atsevišķi un pēc kuras arī mums ir jāveic šūnu barošana diezgan nopietna, tieši tāpat kā pēc kolavadas, ja? Tā kā tas nav ieteicams, bet pēc kolavadas es noteikti iesaku attīrīt limfu tiem pirmām kārtām, kam ir locītavu problēmas, ja, kam ir artrīti, kam ir visādi, teiksim, jau diezgan smagi iekaisumi locītavās, pilnīgi obligāti ir jātīra limfātiskā sistēma. Tie, kam ir ādas problēmas, noteikti iesaku attīrīt arī limfātisko sistēmu, noteikti tie, kam ir tūskas, kam ir ūdens aiztures, kam ir slikta imunitāte, ja, tā kā tiem cilvēkiem pavisam noteikti vajadzētu attīrīt. Nav tā, ka tas ir jādara obligāti, bet tas ir ieteicams, jo pēc zarnu trakta iztīrīšanās visi šie teiksim, atkritumi, ja, kas ir tur sēnīšu baktēriju paliekas, viņi nonāk limfātiskajā sistēmā. Un tad, kad mūsu kanalizācija tātad tiek pieblīvēta ar šīm te atliekām, atmirušajām, ja, šīm te baktērijām sēnītēm, tad attiecīgi mums ir arī beigās, kā saka, ja tu aizej uz poda, tev ir jānorauj ūdens beigās, ja, lai tas pods arī būtu, lai viss tā kanalizācija būtu izskalotos tīra. Un tā ir tā funkcija, ko mēs pildam ar limfas tīrīšanu. Bet labās ziņas ir tādas, ka limfas attīrīšanai ir tāda ļoti vienkārša 14 dienu programmiņa, kuru mēs varam iet kopā ar šūnu uzturu. Un es tā arī daru, kad es pēc kolavadas vienkārši ņemu šo te vienkāršo schēmu un eju kopā ar šūnu uzturu. Es arī uzskatu, ka tā šūnas, protams, nevar turēt badā. Ja? Tad, kad mēs esam izgājuši kolavadu, tad, protams, ir jāliek atpakaļ uzreiz, ja? Gan tās labās baktērijas, gan fermenti ir vajadzīgi uzreiz. Mēs nevaram gaidīt vēl 14 dienas vai vēl mēnesi, ja? Un tā tālāk. Tāpēc es daru tā, ka es daru vienkārši paralēli. Ja? Principā tad, kad beidzās neēšanas dienas kolavadā, tad es sāku ar to pirmo ēšanas dienu, es jau sāku tīrīt limfu, un tad es 14 dienas vienkārši to arī daru. Jā, tā kā
Iesaku noskatīties veselības skoliņā 5. nodarbībā ir tieši viss šis te par limfas tīrīšanu, visas tās diskusijas un vispārējais. Un var vienkārši iepazīties sīkāk, smalkāk un saprast, kāda ir atšķirība, jo mums ir trīs dažādas limfas tīrīšanas programmas. Un noklausoties šo veselības skoliņu par limfas tīrīšanu, jūs varat saprast, kura programma jums kurā brīdī būs vispiemērotākā. Jā. Tā kā viss ir atkarīgs, protams, arī kā veselības treneris jums iesaka, tieši jūsu situācijā, ja, un tā tālāk, bet, tā arī, protams, ir svarīga lieta šī limfas attīrīšana, jā. Paldies, piedodiet, ka es iejaucos. Nē, super, paldies, arī Mīļš. ļoti noderīgi. Jā, varbūt vēl kādi jautājumi. Jā, man iesūtīja jautājumu. Kolavadas nēšanas dienās, kad pēc pulvera, cik ilgs jāpiet laiks, lai sāktu dzert korāļmainu ūdeni? Nu, es nogaidu personīgi apmēram 1,5 stundu kaut kādu. Pirms uzreiz pēc, tur ir jārunā tad tieši par visu to Kolavadas programmu, kad, cikos, kas, ko, kā, bet no rīta pieceļamies, sākam ar dzīvo ūdeni. Dzīves ūdens vienmēr visās programmās ir pirmais, ar ko mēs sākam dienu. Tad es nogaidu apmēram 15 minūtītes, lai tas ūdens aiziet zarnu traktā, uzsūcās, un tad es dzeru kapsuliņas, kas ir no rīta paredzēts. Jā, ir no rīta un ir vakarā. Izdzeru kapsuliņas, pēc kapsulām obligāti 1 stunda līdz pulverim, jo pulveris ir sorbents. Viss, kas ir zarnu traktā, viņš savāc un izved ārā. Mums nevajag kapsulas izvadīt ārā. Mums vajag, lai viņas uzsūcās, lai nonāk šūniņās. Ja? Pēc pulverīša, tad pašu pulverīti taisa ļoti, ļoti augstā ūdenī, kas ir pretrunā ar to, ko mēs parasti stāstam, ka jādzer ir silts ūdens, jā, lai tur netiktu saspazmēts kuņģis un tā tālāk. Ja, jo augsts saspazmē, mums saraujās viss augsti, viss riebīgs. Un savukārt siltā ūdeni nevar taisīt, jo pulveris piebriest un viņu nevar izdzert. Tīri tehniski viņi nevar dabūt iekšā, viņš paliek kā putra. Tāpēc ļoti augstā ūdenī es netaisu uz lielu glāzi, es uztaisu maziņu tādu bikucīti, šeikerītim tur smakas nejūt, izdzeram un viss. Ja? Pēc tam uzreizes 2 ūdens glāzes, bet nevis uzreizes 2 glāzes triecam iekšā, bet pirmos pusīti uzreizes uzdzeru virsū ļoti siltu ūdeni. Un tad apmēram stundas laikā atlikušo, lai ir tās 2 glāzes, lai man tur tas siltais ūdens nonāk kuņģī un tas pulveris piebriest. Kamēr ir pilnuma sajūta, pēc idejas vispār nevajadzētu likt neko iekšā, nevajadzētu dzert, jo tur ir pulveris, tur ir slaims, tāda masa, ķepīga masa, un tas ūdens arī vienkārši stāvēs kuņģī un neaizies, kur vajag. Tāpēc mēs sagaidām to sajūtu, kad ir tukšs kuņģis, tāpat kā ikdienā, kad mēs korālmaiņu dzeram un ēdam. Ja? Mēs pēc ēdiena sajūtam, ka tā kā gribās ēst, un tad mēs sākam dzert korālmaiņu ūdeni. Bet reizēm tā sajūta, ka tā kā ilgāk neiziet tas vēders ar to pulveri. Ja? Tā kā 3-4 stundas liekas, ka var neēst neko. Ja? Man tāpat ļoti prasās dzert korālmaiņu ūdeni, un es apmēram 1,5 stundas sāku viņu tomēr dzert, pat ja es nejūtu tukšu kuņģi. Un es neesmu novērojusi, kad sāktu krāties kaut kur ūdens, ka būtu pilns kuņģis, sajūtas ir labas. Vadamies arī pēc iekšējās intuīcijas kaut kādas savas tomēr. Es daru tieši tāpat, jo apmēram 1,5 stundu, un tad es sāku dzert ūdeni, jo man prasās ūdens. Jā, Kolavadas laikā ir ļoti svarīgi tad ievērot 2 lietas. Lai starp pulverīti un kapsulām ir 1 stunda, tas ir jāņem ļoti svarīgi vērā, un ļoti cītīgi dzert daudz ūdeni. Daudz, tiešām daudz, jo Kolavadas laikā notiek ļoti nopietna attīrīšanās, tad uz zarnu bārkstiņām virsū ir šī bioplēve, tas gļotu pikucis, kuru mēs dabūnam vaļā, un tad visi tie toksīni, kas tur ir apakšā, nāk ārā, mums reāli dula galva, nespēks, nogurums, tā ir saindēšanās. Tāpēc dzerot, skalojot organismu, daudz čurājot, mēs to visu lieko vadam ārā. Tie, kas slikti dzer, tiem ir slikta kolavada. Tāpēc ļoti, pat pārspīlēti ļoti dzeram ūdeni. Jā, protams, arī ne tā, ka tur pa litriem tagad nevajag nieres pārslogot, visu sajēdzīgi ar mēru, ja. Visas dienas garumā tomēr izdalam tos vismaz 2 litrus, jā, 2,5. Man, diemžēl, ir vairāk kā 4.
Nu, ja tev tā prasās, tas ir izcili. Galvenais nepļumpēt pa litram vienā reizē, jo tad ir ļoti liela slodze nierēm. Tas ir izstiepjot dienā, no rīta līdz pašam vakaram, kamēr tu izdari pēdējo pulveri. Tas iet runa par to, ka tu savāc vienkārši. Un pirmajās dienās vispār bija tā, ka nesaprot, kurā brīdī tev jādzer tas siltais ūdens, kurā tāda putra un tāds apjukums, tāpēc, kad vēl citronu ūdens jādzer ir ar tām kapsuliņām un tad tāda putra. Bet... Skāps ūdens, tas ir domāts, kas nav korālmaina ūdens, var arī taisīt citronu ūdeni. Tas ir domāts parasts ūdens. Ar tekstu skāps ūdens, tas ir domāts vienkārši ūdens, kurš nav korālmaina ūdens. Ar to uzdzeram kapsulas. Vai arī ar citronu sulu. Vispār pats Alberts Zers savas programmas ietvaros vienā intervijā stāstīja, ka programmas laikā drīkst lietot svaigas spiestas sulas. Man ir ieteikums nespiest vīnogu sulu vai tādu ļoti cukuriem bagātīgu sulu netaisīt. Ja mēs gribam tās sulas, labāk, lai ir dārzeņu zaļumu sulas, kur nav pārāk daudz cukura. Ja, jo, kāpēc man patīk nelikt klāt sulas? Jo tad ir autofāgija. Autofāgija ir badošanās, kad nav kalorijas. Mēs neuzņemam vispār kalorijas. Ķermenis pārslēdzas uz ketozi, tad sāk dedzināt mūsu iekšējās rezerves taukus. Un tas ir tā kā divi zaķi ar vienu šāvienu. Mēs tīram zarnas un mēs vēl badojamies. Mēs pieslēdzam autofāgiju, ja mēs to daram ar ūdeni. Ja mēs slēdzam klāt sulas un visu kaut ko tādu, tur ir kalorijas, mēs pārtraucam badošanos tomēr. Ja tā ir selerijas sula, tas ir cits stāsts. Tur ir ļoti maz kalorijas, tas ir savādāk. Ja? Arī jāanalizē. Tad, ja mēs miksējam ar sulām, arī jāanalizē, kādu sulu, kad, kurā laikā, kā. Es dzirdēju, ka arī var piespiest vienkārši citronu bišķiņu klāt. Ja pulverītis šķiet negaršīgs, piespiežam klāt. Es otrajā kolavadas reizē baudīju to pulverīti. Man jau likās garšīgs. Pirmajā reizē, trešajā dienā, kā nē, bez, man vienkārši garšo kolavadas pulveris tagad. Nekas izaugs līdz tam. Viss nāk ar laiku. Garšu kārpiņas mainās. Kolavada plus un pirmo reizi tas ir izaicinājums, bet es esmu izturējis, jo rīt ir pēdējā diena, nēšanas diena. Tu tagad 3 dienas neesi ēdus. Redziet, šādi izskatās cilvēks, kas 3 dienas nav ēdis, laimīgs, nevis izbadējies un pusmiris. Man no rīta likās, ka diena būs norakstīta, bet es nezinu, kas sagriezās. Vienkārši man parādījās nenormāli liela enerģija. Un es jūtos tiešām ļoti labi, nerunājot par to, ka es vispār nedomāju par ēdienu, paēst kaut ko. Un fantastiski sajūta ir tā, ka tev ir rītdien tā pēdējā diena, un tev liekas, tev nebūs vairs pulveri. Jo pulveriem man vēl, laikam vēl ir jāaug. Jā, jo šī ir mana pirmā kolavada. Super. Šeit ir jautājums, kā saucas limfas attīrīšanas programma? Uzdod jautājumu administrators. Man liekas, mums ir tikai viens administrators Juris šeit, bet labi. Limfas attīrīšanas programma sauc limfas attīrīšanas programma. Tieši tik vienkārši. Veikalā to nopirkt nevar. Tie ir konkrēti produkti, ko ir salikusi ārste ar 40 gadu pieredzi Olga Butakova, kura lasa arī lekcijas, nutricioloģijas lekcijas, suplementoloģijas lekcijas. Par maksu tiesa gan, bet katram ir pieejams, droši var mācīties. Un mūsēji Evita, Vineta Vanaga un vēl citi veselības treneri, naturopāti, nutriciologi Latvijā ir paņēmuši šo programmu un integrējuši, izveidojuši latvisko versiju vienkārši. Ir Telegram grupa, kur ir visa informācija, kur ir visas uztura rekomendācijas, jo dziļā limfas attīrīšana, kas ir 30 dienas, iet roku rokā ar stingru ēdienkarti, jo ir produkti, kas šķidrina limfu, ir produkti, kas biezina limfu, un tur ir jāiedziļinās šajā programmā, arī jāizpēta info, lai to varētu pareizi arī darīt. Visi jautājumi pie saviem veselības treneriem, ja? Tālūk, vai ir vēl jautājumi? Rakstiski var uzdot. Ir jautājums, rekord. Čatā ir jautājums. Vai tūska ir normāla detoks plus 5. dienā, un vai novērots pastiprināts nogurums arī ir ok? Par tūsku. Pirmkārt, jautājums ir, kas ir bijis ar nierēm līdz tam, jo tūska liecina par to, ka ķermenī krājas šķidrums. Tātad nieres nestrādā labi un nespēja, visa izvada orgānu, urīna izvada sistēma, visa nespēja tik galā un nespēja izvadīt lieko šķidrumu. Parasti cilvēkiem, kas dzer ļoti maz ūdeni un pēkšņi viņi sāk dzert 1,5 litru dienā,
var sākt veidoties tūskas. Ar ko tas ir saistīts? Jo, ja cilvēks gadiem ir dzēris slikti ūdeni, un pēkšņi viņš sāk dzert daudz, ķermenis vienkārši nesaprot, kas notiek. Par piemēru, kas tad notiek, kad mēs slikti dzeram ūdeni? Piemēram, rokas, kājas, ja mēs viņas nelietojam, kas notiek? Notiek muskuļu distrofija, un paliek ļoti vārgas rokas, kājas, mēs vai nevaram paiet, vai mēs nevaram kaut ko satvert. Ja? Tad mums visi mūsu orgāni, tieši tāpat kā rokas, kājas, ir jālieto regulāri, un arī nieres ir jālieto regulāri, viņām ir jādzen asinsrite, jāuzņem šķidrums, jāizved ārā kā urīns, nierēm ir jāstrādā. Ja mēs vairākus 5, 10, 20 gadus nedzeram ūdeni pietiekamā daudzumā, nieres sāk strādāt sliktāk. Nav uzreiz nieru mazspēja. Vienkārši nieres sāk sarukt, viņas sāk strādāt sliktāk, jo viņas mums nebija vajadzīgas pietiekamā daudzumā pirms tam. Un tad mēs uzsākam tīrīt organismu un sāk veidoties tūskas. Detoks vai detoks plus programma, ja? Tātad acīm redzami ar alfa lucernas augu ekstraktu, kas ir programmā šobrīd nav pietiekami, es liktu klāt Combination Flow, vēl vienu produktu nierēm. Viņu gan var nopirkt tikai veikalā uz vietas vai pasūtīt no Vācijas noliktavas. Ar savu treneri tad ir jārunā. Otrs variants, kāpēc šķidrums neiet prom, piedzīta limfa tik ļoti, ka ķermenis vienkārši nespēja vairs tīrīties. Ja? Aicinātu tā kā padomāt par kaut kādām vieglām fiziskām aktivitātēm, ja tas nerada sāpes. Ja? Kustēties, stimulēt limfu, jo limfa ir tā, kas ir pakļauta gravitācijai. Limfai nav šis te, tā kā sirds asinsrites sistēma ir muskulis, kas pumpē asinis visu laiku, ja? Limfai tāda pumpīšana nav. Limfa kustās uz mūsu muskuļu darbību. Ja mēs ejam, ja mēs skrienam, ja mēs pietupjamies, ja mēs lecam, muskuļi savelkās un šo limfu dzen uz augšu, ja? Veikt masāžu, pasmašāžu, reāli manuāli dzīt šo te šķidrumu virzienā uz augšu, nevis uz leju, bet uz augšu. Tā kā, ja? Ir dažādas masāžas tehnikas, bet tur ir jāsameklē tad attiecīgi kādas masāžas. Ir ne visi, bet ir masieri, kas spēj arī masēt limfas virzienā pareizajā un veikt šo te limfodrenāžu. Bet nekādā gadījumā es neieteiktu doties uz limfas ruļļiem, neattīrītam organismam un dzenāt toksīnus pa asinsriti, ja no limfas ārā neattīrītā organismā. Maiga, saudzīga, stimulējoša masāža, tas ir viens, bet ne limfodrenāža, tā niknā uz tiem ruļļiem, ja, kur riktīgi iztricina tos taukus un tad sadzen toksīnus vēl dziļāk asinsritē un šūnās. Lūk. Tā kā, jā, ja ir tūska, tur ir jāskatās individuāli. Varbūt ieteicams ir tā kā pakonsultēties tieši ar savu veselības treneri. Ja veselības treneris varbūt uzreiz nespēja atbildēt, arī veselības trenerim ir savs veselības treneris, kur kopīgi var atrast šo te risinājumu un samazināt šo te tūsku. Evita, varbūt tev ir kas piebilstams šajā sakarā? Jautājums bija par tūsku detoksu laikā? Detoks plus, kur ir atbalsts nierēm tieši ir atbalsts. Es patiesībā ieteiktu neizteikties, jo mums ir jāņem vērā tas, ka tad, kad mēs sākam lietot detoks programmu, var veidoties no sākuma tās tūskas, jo tas ir tāds process apmēram, tad, kad mums ir ļoti netīra veļa, tad mums ir jāieliek, mēs parasti liekam šo veļu atmiekšķēties. Tā latvieši tā runā, ja? Kad izmērcēties, lai mēs tos netīrumus varētu pēc tam izmazgāt. Un tas ir tāds process, kas notiek arī detoks laikā, kad arī cilvēki reizēm pamana, ka detoks, piemēram, programmas laikā pieņemās svarā, ja, ka pieaug svars. Tas nozīmē to, ka tas ūdens no sākuma viņš tā kā iesūcās tajās šūniņās, un šūniņas tā kā atmiekšējās, un tas var arī izpausties kā tūska, bet patiesībā vienkārši ir jādod organismam laiks, tā kā saregulēties, ja, tā kā saprast, kas notiek, ka tur arī nierītēm ir jāsaprot, ka šim te ūdentiņam ir cita pavisam struktūra, ja.
Var nedaudz samazināt koraļu ūdens daudzumu un nedzert 1,5 litru dienā, var padzert 1 litru dienā un pārējo, piemēram, dzert parastu ūdentiņu. Nu, tā kā, lai tā maigi organisms saprastu, kad kaut kas notiek, kad ir pavisam citas kvalitātes ūdens, citas struktūras ūdens, lai šūniņas var šo ūdentiņu sākt absorbēt, darboties. Un, principā es ieteiktu to pirmo nedēļu, pirmās 2 nedēļas pavisam mierīgi par to tūsku nesatraukties. Protams, ja tā tūska turpinās tur jau vēl pēc 2, ja vēl 3 nedēļas jau pagājuši un tā tūska joprojām ir, tad noteikti pievienojam vēl combination flow, vai pievienojam burtokrūtu, kas arī ir ļoti labs nieru atbalsts. Tā kā, papildus tad ar konsultantu pakonsultēties, bet, ja tas ir programmas sākumā, tad pavisam mierīgi neuztraucamies, vienkārši sekojam līdzi, kā jūtamies, un ja pašjūta ir normāla, tad viss ir kārtībā, vienkārši skatāmies kaut kādā brīdī, noteikti tās tūskas samazināsies un aizies. Jā, tātad, kad ir vērts satraukties, ja simptomi saglabājas ilgāk par 1 līdz 2 nedēļām, ja ir izteikta vai sāpīga tūska, ka tiešām jau veidojās diskomforts, un ja parādās arī citi kaut kādi blakus efekti, kā piemēram alerģija, sirdsdarbības traucējumi vai kaut kas tāds, kad no akna reāli netiek galā un ir izteikta toksīnu pārslodze, Tāpēc mums ir konsultants, ar kuru mēs esam ciešā sadarbībā, mēs rakstam, mēs runājam, nevis, kā mums ir bijušas situācijas, kad, man jau pirms mēneša šie pleķi izmetās, Kur tu biji pirms mēneša? Kāpēc tu pirms mēneša neko neteici? Ja mēs negaidām, kad pāries, mēs uzreiz pasakam savam konsultantam un procesā ar to strādājam, Kā es minēju, vai nu mēs samazinam produktiem devas, vai ir izteikti tūska un sāpīga tūska, samazinam korālmainu daudzumu, lai nav tā slodze tik izteikti, jo korālmaina tiešām ir kā indikācijas lampiņa. Man pat ir, manā pieredzē bija viens cilvēks par šiem 4 pēdējiem gadiem, mana klases biedrene vēlējās pamēģināt korālmainu ūdeni, tikai neko citu. Viņa paņēma korālmainu ūdeni, sākās nenormālas tūskas, viņa nobijās, man neko neuzrakstīja, pēc laika es prasu, kā iet, izrādās, ka viņa ir pārtraukusi lietot produktu, aizdevusies pie ārstiem un ir atklāta nieru mazspēja. Korālmaina parāda, kur ir problēmas, nevis rada problēmas. Ar dzīvu ūdeni nevar rasties veselības problēmas, viņas tur jau ir pirms tam. Vienkārši mēs varam ļoti ilgus gadus dzīvot ar veselības problēmām, vienkārši nezinot, ka viņas ir. Un slimība nerodas vienā dienā, nieru mazspēja nerodas 1 nedēļu dzerot korālmainu ūdeni. Vienkārši nierēm jau ir mazspēja, jo ilgi netika dzerts ūdens, un tagad tu iedod riktīgu ūdeni, iedod 1,5 litru uzreiz, ja tu litru pirms tam dzēri, un tagad 1,5 vai 2 izdzer. Un, protams, kad šis te nieres vienkārši neiztur, bet tur bija arī sāpes, un līdz ar to, viņa aizdevās pie ārsta, laicīgi tika atklāts, ka ir nieru mazspēja, un viņai bija iespēja to arī attiecīgi sakārtot. Tā kā no produktiem nevajag baidīties, vienkārši vajag izpētīt, kāpēc rodas kaut kādas reakcijas. Un tad vēl ir šī te Herkeimer reakcija, tā ir attīrīšanās fāze, kad sākotnēji, tātad, kā Evita teica, mēs miekšķējam, un pēc tam sāk notikt reakcija. Šī reakcija reizēm var būt tāda ļoti izteikta, kādam ir enerģijas pieplūdums, emociju pacēlums, viss ir forši, bet ir daļa cilvēku, kuri izjūt ļoti izteikti Herkeimer reakciju, kad organismā esošo toksīnu izdalīšanās un pārvietošanās uz izvadu ceļiem, tātad aknas, nieres, zarnas, dažkārt izraisa īslaicīgu pasliktinājumu. Tas var izpausties kā nogurums. Par jautājumu pie tūskām bija arī nogurums. Kāpēc man ir nogurums paralēli vēl? Jo ir šī te Herkeimer reakcija. Toksīnu ir tik daudz, noteikti tāda kā diezgan strauja organisma attīrīšanās, tādēļ ir nepatīkamas reakcijai. Detox plus pakā nav atbalsts aknām. Ja ir akna aptaukojusies, ja ir, piemēram, holesterīna problēmas, varikozes vēnas, vecuma pleķi saucamie, šīs pigmentācijas problēmas, sarkanās hemangioma, ķiršu, aizmirstu to nosaukumu, tas ķiršu tādas dzimumzīmītes, slikts iedegums, ātri apdegu, tas viss ir stāsts par aknu. Ja man ir kādas no šīm pazīmēm, un es esmu uzsācis organismu attīrīšanu,
un nav atbalsts aknei, tad var būt grūtāk vienkārši veikt organismu attīrīšanu, jo tad nogurums, galvas sāpes, pietūkums un neliels svara pieaugums. Un arī organisma attīrīšana īslaicīgi veido iekaisuma procesu organismā, kā rezultātā arī notiek šķidruma aizture, pietūkums, liekais svars, ja, un tad reizēm pat slimību simptomi var parādīties, ja. Kādam, kam ir angīnas, bieži kakls var iekaisis būt, kādam, kam bieži ar degunu problēmas ir tieši liekas, ka aiziet, kad ciet deguns, ja. Tas, ar ko mēs pa dzīvi esam slimojuši, tas attīrīšanās laikā bieži vien arī parādās. Ne visiem, bet var būt, ja. Tā kā sekojam līdzi un sazinamies noteikti ar savu veselības treneri. Evita raksta, vai tūska ir normāli? Šis jau bija jautājums, un citi jautājumi laikam nav vairs. Man izlaica, ka ir jautājums vēl viens, nav tā tad. Nu, lūk. Tā kā 1 līdz 2 nedēļas ir ok, bet tāpat tikko rodas kaut kāda reakcija, ziņojam savam veselības trenerim. Negaidam brīnumus, ja? Jo vislabākie rezultāti maniem klientiem ir tieši tiem, ar kuriem mēs visvairāk komunicējam. Viņiem ir lielāka izpratne, kas notiek, viņi paļaujās, uzticās procesam un aiziet līdz galam. Man ir bijuši, protams, arī gadījumi, kad cilvēks uzsāk attīrīties, pieņemās svarā par 3 kilogramiem, uztaisa histēriju, jo negrib neko dzirdēt. Cilvēks atnāca tievēt, ja? Es saku, mēs te netievējam, mēs tīrīsim organismu. Sāk tīrīt organismu, pieņemās svarā un ir histērija. Ak, Dievs, es nevaru uzvilkt bikses, ko man tagad darīt un tā tālāk, un pazūd miglā. Negrib vairs nekomunicēt, apvainojas, sadusmas, tad bērna pozīcijā cilvēks uzmet lūpu, apvainojas tālāk, negrib neko dzirdēt, ja? Tā ir viņa izvēle, bet ir 2 gadījumi. Ir viens šis cilvēks, kad sāk organismu attīrīšanos, pieņemās svarā, beidz organismu attīrīšanos un ar saviem liekiem 3 kilogramiem aiziet tālāk. Zaudētājs. Ir otra cilvēku grupa, kas pieņemās svarā par 3 kilogramiem, pakomunicē ar savu veselības treneri, izrunājās, saprot, pieņem procesu, attīrās tālāk un zaudē svaru ar uzviju. Kā jums liekas, kurš scenārijs ir foršāks? Man liekas, otrais, vai ne? Tāpēc ir svarīgi saprast, ka viss process organisma attīrīšana jāizdara no A līdz Z. Protams, ir cilvēki, kas reizi gadā man nopērk tikai detoks plus paku, un citi man ir enerģija, viss es neko vairs negribu, man ir eju dārzā, rudenī grābju lapas, man viss forši, paldies uz redzēšanos. Un arī tā var, ja viņam tas pietiek un apmierina, var arī tā. Bet tie, kas tiešām nopietni grib pievērsties savā organisma kārtošanai, iesaku veselības koncepciju, padomāt vēl par aknu restartu, padomāt vēl par limfas attīrīšanu, jo rezultāti vienkārši ir fenomenāli. Visi rezultāti, ko jūs redzat sociālajos tīklos, ar ko dalās mūsu klienti, ja, kas nebaidās dalīties publiski, atklājot vārdu uzvārdu, visi ir gājuši visu pilnu veselības koncepciju vai vēl kādas citas programmas. Tāpēc tie rezultāti ir tik wow. Jā, tiešām reizēm, Linda, piemēram, 11 kilogrami un tūskas nenormāli daudz no visa ķermeņa pārgājušas. Uzsūkusies cista 2 mēnešu laikā, pat neejot. Reku, Rihards, ieslēdziet mikrofonu. Laima, nāc atpakaļ. Nāc atpakaļ, nebūs. Tas man jāsaka. Nu, piemēram, Laimai arī fantastisks rezultāts. 1 nedēļa ar korālmainu ūdeni, tūskas samazinājās par cik? Sarkani palika. Nekas, te ir visi mūsējie. Nu jā, tūska. Tie 4 kilogramu tūskā nogāja. Tikai nedēļas laikā ar korālmainu? Nedēļas, mēneši. Mēneši ietvaros. Bet tu pēc tam gāji detoksu, tu gāji antiparazitāru, tu izgāji arī kolavādu. Kāds ir kopējais ieguvums? Jā. Kāds ir kopējais ieguvums šobrīd? 6,5 kilogramu pavisam. Un apkārtmēr bija ļoti daudz. Daudz vairāk centimetros aizgāja nekā kilogramos, vai ne? Uz tūsku rēķina, ja? Reizēm netik ļoti vajag ieciklēties uz kilogramiem, kā skatīties reāli uz vizuālo. Mēs varbūt, kad liekas, ka nepaliekam viegli, kāpjam uz svariem un lamājamies, ja bļāviens, te tik maz nometu, bet reāli, vizuāli jau var redzēt, Laima bija ielikusi bildes, ja, kur var redzēt, ka vēders ir sarucis ievērojami. Nu, bija mēnešu laikā, jā. Jā, tas, manuprāt, ir fantastisks rezultāts. Man ir Protams, arī 62 centimetri no visa apkārtmēra.
kopā, visur, No visa ķermeņa 60. Vēdera zona tev bija laikam 14 centimetri, tikai vēders. Šobrīd 19. Un Redziet, kā mīļie. Es esmu izkāpusi no L uz XSS. Tādu var nopirkt kaut kur. Man vienkārši, kur es sūtu drēbes, es vienkārši viņai aizsūtīju. Viņa saka, ko tu esi izdarījusi? Es saku, neko, attīrīju organismu. Jā, Jekaterina, mums būs ieraksts arī. Jā, mīļie. Es ceru, ka šis ir noderīgi. Es domāju, mēs šodien beigsim, bet mēs noteikti uztaisīsim vēl. Es gribu jautājumu, drīkst? Jā, protams. Es gribēju pajautāt bioplēvu, varbūt. Es pareizi nosaucu bioplēvu, ja? Jā. Viņa ir vesela, gara desa vai arī varbūt pa daļām? Viņa nāk attīrīšanās laikā vairākas reizes vienkārši pa gabaliem ārā. Viņa nāk un nāk un nāk. Un kāpēc nevar visu iztīrīt ar vienu kolovadu? Pirmkārt jau mēs mīlam tāpatās. Ja? Es ar kolēģiem, kas regulāri attīra organismu, ja? Mēs dodamies uz kafejnīcu, mēs mīlam desertus paņemt, mēs mīlam tur balto miltu sevi šat palutināt, ja? Un šķiedrvielas rēķini, cik gribi, viņas pietrūkst, arī ēdot veselīgi. Šķiedrvielas ir tas skrubis, kas tīra ārā tās zarnas, ja. Nav, it sevišķi Eiropā, mums nav tā ēdienkarte tik perfekta, lai visu laiku būtu tīras, smukas zarnas. Diemžēl nav, pat ēdot veselīgi, nav. Es esmu rēķinājusi gramos šķiedrvielas, kad es ēdu veselīgi, pamaz ir ēdot veselīgi pat, un ir jālieto papildu šķiedrvielas. Mums ir pārāk daudz pārstrādāti produkti, pārāk maz tiek lietoti graudaugi, un īstenībā arī viņi ir pārāk daudz apstrādāti ar ķimikālijām, lai lietotu viņus vairāk. Ja? Auzu klies, piemēram, kādreiz teica veselīgi, šobrīd neiesaka, jo miglo, un tieši miziņās ir visi tur pesticīdi un herbicīdi un vispārējais, ar ko viņi tur miglo. Ja? Ir tik daudz šausmīgi, no visām pusēm tie draudi ir tik nenormāli draudz, ka mēs nevaram pilnībā. Un arī tad, kad mēs tīram bioplēvi, iedomājieties, mums zarnas ir vidēji 12 metri garas. Kādam garāks, kādam īsāks, nav visiem vienādas, ja? Tilpums kādam lielāks, kādam mazāks. Mēs katrs esam ļoti unikāls, ja? Un tad, kad tu esi vienreiz iztīrījis bioplēvi, tu turpini dzīvot savu dzīvi, tev jau tur tāpat ir palikušas sliktās baktērijas, kaut kāds daudzums, kas turpina augt, un atkal no jauna veidojās tas viss. Tāpēc vēlams ir regulāri šo praksi veikt un tīrīt zarnu traktu, ja? Es esmu dzirdējis ļoti daudz par sauso badošanos, par slapjo badošanos. Es arī esmu pati mēģinājusi slapjo badošanos 5 dienas. Tad, kad neko neēd, bioplēve stāv jūsu zarnās visu nēšanas laiku. Ir forši autofāgijas procesi, notiek reģenerācija šūnu līmenī, bet zarnās tā pati patogēnā visa cūcība tur stāv visu to laiku. Ja? Tikai badojoties, neliekot klāt kaut kādu skrubi, kas tīra zarnas, fermentus, kas šķeļ šo te bioplēvi, tad papildus neko neliekot klāt tīri, tikai badojoties, nebūs tas rezultāts tāds ilgtermiņā, kā cilvēki, kas badojās, grib sagaidīt. Te bija jautājums, man liekas, atbildēsim vēl tos pēdējos. Paldies par šo sarunu vakaru, gan jau nākamajos vakaros būs vairāk drosmīgu. Jā, protams, jautājums var sagatavot laicīgi, iesūtīt, vai tūska ir normāla detoks plus 5. dienā. Man liekas, mēs šo jau izrunājām. Atkal man rādās tas pats jautājums. Tālūk. Tad šodien es gribētu beigt. Man jāiet skatīties, ko manī nebēģi ir vienkārši visu dienu. Man strādā Ziepas mājās šodien. Manā acu priekšā. Un, tad tiekamies nākamreiz. Es nezinu, cik bieži jūs gribētu šādus vakariņus. Reizi 2 nedēļās, reizi mēnesī. Reizi 2 nedēļās, man liekas, forši būtu. Jā, ok. Es domāju, kāpēc nē. Jo ir forši, kad viss tiek izrunāts, ir forši, kad ir tāda atvērta komunikācija, brīva, un aicinu būt drosmīgiem un slēgties ar mikrofoniem klāt nākamreiz, ja, un būs ieraksti, jo visi netiek pieslēgties, protams, tā kā cienīsim visu dārgo laiku. Ierakstu var noskatīties pātrinājumā, ja,
taupīsim vēl vairāk laiku. Es ceru, ka visiem bija noderīgi, un es nākamreiz paaicināšu vairāk citus veselības trenerus, jo, nu, ko nes te viena pati visu laiku. Paldies, Elīnīt, ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti, ļoti perfekti izstāstīti, saprotami. Paldies, mīļie. Salikti punktiņi uz i, lai nodot informāciju tālāk. Paldies, mīlīši. Labi, Jurīt, slēdzam, es domāju, ierakstu ārā.